ērā Aesthetic Dental esmu gan labojusi zobus, gan rāvusi gudrības zobus, starp citu vairākas, jau vesels 3, gan arī tīrījusi pamatīgi zobu kanālus. To, kas iespējams bija sadarīts nepareizi kaut kad bērnībā, šeit man to pamatīgi iztīrīja, gan arī nākus uz dažādām uzturošajām procedūrām, to pašu higiēnu vai citām. Tāpēc šeit zinu, ka vienmēr būs kāds, kurš palīdzēs man ar tā brīža vajadzību manu. Un īpaši pēdējā laikā esmu pateicīga tam, ka esmu iepazinusies ar doktoru Olgu. Un doktora Olga pilnīgi noteikti ir tāds speciālists, pie kura gribas nākt atkal un veidot šīs cieņpilnās un uzticamās attiecības. Tik daudz, cik stāstīja viņa par to, kāds ir mans zobu stāvoklis, ko vajadzētu darīt, par ko ir jāpadomā nākotnē, man patiesībā neviens iepriekš nebija stāstījis. Un viņa atbildēja uz visiem maniem jautājumiem, iedeva arī papildu informāciju, runāja ļoti laipni, skaidri saprotami un nebija kauns uzdot nevienu jautājumu, kas ir tiešām ļoti svarīgi runājot ar speciālistu. Šogad man ir liela plāni attiecībā uz savu zobu ārstēšanu, jo beidzot ir pienācis tas brīdis, kad likšu implantu. Gatavojos šim notikumam patiesībā diezgan ilgi, jo bija dažādi šķēršļi, lai to ielikt uzreiz pēc izraušanas, bet pat ir tas brīdis, kad viss ir gatavs tam, lai dotos pie ārsta uz konsultāciju, uz apskati, izvēlētos implantu un tad jau tikt pie jaunā zoba. Tiešām ļoti būtiski, lai es to izdaru pēc iespējas drīz, jo implants palīdzēs maniem zobiem joprojām būt taisniem un palīdzēs arī manam sakodienam darboties labāk. Tā kā šis tiešām būs tāds nozīmīgs un liels projekts. Nekad to neesmu darījusi. Tādēļ gan satraucos no vienas puses, gan arī esmu tāda zinātkārs pilna, kā tad būs, kā tas notiks.